Šajā video mēs parunāsim par psilocibīna sēnēm. Psilocibīna sēnes gadsimtiem ilgi ir tikušas izmantotas rituālos un garīgajās praksēs. Tās tika sauktas par svētajiem augiem skolotājiem, kas pavēra piekļuvi dziļai izpratnē par sevi un pasauli. Mūsdienu pasaulē to reputācija ir kļuvusi sagrozīta. Kāpēc tas tā notika? Padomājiet paši. Ja visi sāk saprast dzīves jēgu, sistēmu un visu notiekošo, kam tas ir izdevīgi? Cilvēki tās bāž vienā maisā ar narkotikām. Ziniet ko? Atveriet savu leduskapu un paskatieties, kas tajā ir iekšā. Paskatieties, no kā sastāv jūsu pārtika, kuru jūs ēdat. Ne narkotikas, ne? Kuras vienmēr gribas, no kurām jūs esat atkarīgi, kurām ir pievienotas vielas, lai jūs tās gribētu vairāk. Un kas notiks, ja jums tās pēkšņi atņems? Jums būs īstas lomkas. Ne narkotikas? Un pats interesantākais, kas radīja dzīvību uz zemes? Vai tie bija valdības vīri? Tie, kas ir aizlieguši šīs sēnes. Padomājiet, kaut kādi valdības ierēģi aizliedz to, ko ir radījis pats Dievs. Un nosaka jums, ko jūs drīkstat un ko jūs nedrīkstat. Ziniet, mēs viņus arī drīz ārstēsim, jo viņi visi slimos ar tādām slimībām, kur ārsti sākumā viņus izmēģinās, un tad viņi meklēs palīdzību pie sēnēm, bet caur grēku nožēlu. Mūsdienu zinātniskie pētījumi par psilocibīnu ir pierādījuši to milzīgo potenciālu depresijas, stresa, trauksmes, atkarību ārstēšanā. Mēs kā reiz ar sēņu palīdzību no narkotikām sēdinām nost. Gan no nikotīna atkarības, gan no narkotika atkarības, no visām atkarībām, alkohola atkarībām. Psilocibīna sēne ir ļoti spēcīgs instruments, kuram ir nepieciešama ļoti cieņpilna un apzināta pieeja. Tās nav narkotikas un atkarība noteikti tās neizraisa. Ir pienācis laiks laust stereotipus un runāt par to reālajiem ieguvumiem un iemācīties strādāt ar šo rīku. Ja tev ir jautājumi par jebkuru no šīm tēmām, kuras mēs iepriekš apskatījām, droši uzdod šos te jautājumus un es tev atbildēšu.